to bear. Do not fear. There is peace in the suffering when we stay on the Savior's side. He is the light. Look unto Christ. He will heal your soul and bring you back to life. Look, show him your faith. Give him all your doubts, and you'll find his strength. Look unto Christ. Look unto Christ. Oh. He's the hope in the struggle when it all seems more than you can take. He'll take your pain. He will give you the courage when you're scared and they throw you to the night. He is the light. Look unto Christ. He will heal your soul and bring you back to life. Look, show him your faith. Give him all your doubts, and you'll find his strength. Look unto Christ. Oh, look unto Christ. Oh, lift your eyes to the sun, hear his voice, feel his love. He will show you who you are. Say your prayer, calm your fears, and lift your soul and help you see. Open up your heart and look unto Christ. He will heal your soul and bring you back to life. Look, show him your faith. Give him all your doubts, and you'll find his strength. Look unto Christ. Whoa, look unto Christ. Oh, look unto Christ. Look unto Christ. Prezidenta Frīmena, kas par iespēju stāvēt šeit, Džozefa Smita pagalmā? Tas ir lieliski. Mēs jau šodien esam atveduši uz Svēto Birzi. Mēs ļoti priecājamies, ka šobrīd esam šeit. Ir pavasaris, to var just. Paveroties apkārt, var redzēt, ka tikko viss ir sācis plaukt. Arī šīs mazās atraitnītes. Bet visur citur vēl redzamas ziemas paliekas. Ir redzams, no kā mēs mostamies, un mēs pie sevis domājām, ne jau bieži lielākajai daļai no mums būs iespēja redzēt Svēto Birzi un to, kā tā izskatās, jo īpaši kā tā izskatās šajā gada laikā. Tāpēc mēs nolēmām sākt šeit, lai jūs paši to varētu redzēt un iztēloties. Un parunāt par to, kas īsti šeit notika, jo tas ir kas brīnišķīgs. Džozefa ģimene dzīvoja tieši otrpus šim koku biezoknim, un Džozefam bija 14 gadi. Viņam piemita visas 14-gadīga zēna īpašības. Viņš bija aizrautīgs, zinātkārs, viņa dzīve bija daudzsološa.
Viņam bija jautājumi. Man patīk iztēloties, ka tajā dienā viņš iespējams izgāja pa sētas durvīm un domāja par šiem 2 jautājumiem. Kas man ir jādara un kā lai es to uzzinu? Es prātoju, cik daudz citu mūsu pusauģu, cik daudz citu mūsu jauniešu ir domājuši par šiem abiem jautājumiem. Kas man ir jādara un kā lai es to uzzinu? Šajos jautājumos bija ietverts tas, ko viņš bija apjautis pats savās ģimenes svēto rakstu studijās. Debesīs ir Dievs, kurš ir viņa tēvs, un viņa debesu tēvs viņu mīl. Bet viņam bija arī sajūta, ka viņam ir kaut kas jādara, ka viņa dzīvei ir nolūks. Tieši tas viņu piespieda piecelties agri no rīta, un šeit ārā ir augsti, un arī tolaik droši vien bija augsti, un uzvilkt mēteli, atstāt silto namiņu un doties uz šejieni, jo, kā viņš apraksta dažādos savos stāstījumos, viņš cīnījās ar jautājumu, kas man ir jādara, lai kļūtu par labāku zēnu. Es gribu būt labāks. Es vēlos būt droši, ka mana dzīve ir saskaņā ar to, ko debesu tēvs vēlas, lai es darītu. Ir tik jauki šeit stāvēt un to visu redzēt, dzirdēt putnus, piedzīvot to pavasara rītu, ko viņš aprakstīja, un tajā rītā viss nenotika tā, kā viņš bija iecerējis. Tieši tā dažkārt notiek, kad mums ir jautājumi. Ne viss vienmēr notiek tā, kā esam iecerējuši. Šķiet, tad, kad uz mūsu lūkšanām tiek atbildēts, tas gandrīz nekad nenotiek pēc mūsu laika grafika, vai ne? Viņš ieradās šeit, atrodot šo nomaļo vietu, kur viņš varēja nomesties ceļos, un viņš teica, ka viņš nometās ceļos, lai lūgtu un saņemtu atbildi uz šo jautājumu. Bet Sātans zināja, ko viņš grasās darīt un kas notiek. Sātans par viņu potenciāli zināja vairāk nekā viņš pats. Viņš nezināja, ka viņa nākotnē būs atjaunošana. Viņš bija vienkārši 14 gadus vecs zēns, kurš centās saprast, kas viņam turpmāk ir jādara. Tāpēc viņš nometās ceļos, lai lūgtu, un pēkšņi ieradās Sātans. Viņš nezināja, ka šeit ierodoties, viņš ir nonācis kaujas laukā. Sātans viņu šeit centās iznīcināt, un man nav ne jausmas, kā viņš varēja justies. Viņš teica, ka viņš nonāca līdz pat tādam stāvoklim, ka nespēja runāt. Viņu apņēma šīs depresīvās, tumšās apspiestības sajūtas. Taču tas neturpinājās ilgi, vai ne? Jo tad, kā viņš teica, viņš pacēla acis un ieraudzīja no debesīm nolaižamies gaismas stabu, kas to visu izkliedēja. Viss Sātana pielietotais spēks izzuda, kad viņš pēkšņi šajā gaismā sadzirdēja balsi un ieraudzīja būtnes, kuras sev nosauc par glābēju un viņa tēvu. Man patīk domāt par šo brīdi un to, ka šim zēnam bija šie jautājumi. Un ko viņš nolēma darīt? Viņš varēja lūgt padomu jebkuram, bet kaut kāda iemesla dēļ viņš nodomāja. Vislabāk būtu, ja es ar šiem jautājumiem tagad dotos uz kādu svētu un klusu vietu un vērstos pie Kristus, nešauboties, nebaidoties. Un tas ir mūsu šī gada lozungs. Tas ir ļoti labs lozungs. Jo cik gan daudziem no mums ir jautājumi, cik daudzi no mums šaubās, cik daudz no mums baidās, un cik gan daudziem no mums ir jāatrod šī birs, mūsu pašu birs, kur mēs varam nomesties ceļos un tiekties pie Kristus un sava tēva ar tiem jautājumiem, ko mēs uzdodam savās šaubās un bailēs. Lai mēs varētu saprast, ka tajā brīdī mēs ieraudzīsim šo gaismas staru jeb stabu. Mēs ceram, ka šogad vēršoties pie viņa, pie Kristus, mēs atradīsim iespēju, nevien reizi mūžā, bet ikdienu, iet un nomesties ceļos lūkšanās, svētās un klusās vietās, un lūgt skaļi, ja to varam, lūgt savā sirdī, ja tas ir nepieciešams, bet runāt ar debesu tēvu par to, kā mēs varam kļūt vēl labāki cilvēki. Sveicināti, mēs atrodamies Oslo, Norvēģijā. Vai jūs esat vērsušies pie Kristus lūdzot, lasot svētos rakstus vai lasot ceļvedi jauniešu spēkam? Man ļoti patīk, kā Džozefs šeit apraksta savu pieredzi. Mēs to saucam par pirmo vīziju. Tā mēs saucam šo pieredzi. Bet man ļoti patīk, kā to apraksta Džozefs. Man patīk, kā viņš nosauc šo pieredzi.
Viņš saka, Džozefa Smita jaunākā dzīves pieraksts, vēstījums par viņa brīnumaino pieredzi un varenajiem darbiem, ko viņš dara Jēzus Kristus dzīvā Dieva dēla vārdā. Un man patīk doma par to, ka tas, kas šeit notika, viņa acīs bija brīnumaina pieredze. No tās izrietēja šie varenie darbi, ko viņš darīja Jēzus Kristus Dieva dēla vārdā. Es pie sevis domāju, lūk, kas notika tajā dienā. 14 gadus vecs zēns iegāja šajā birzī un vērsās pie Kristus. Un pateicoties tam, viņš guva brīnumainas pieredzes un veica varenus darbus Dieva vārdā, kas, manuprāt, ir apbrīnojami, jo viņš par sevi saka arī šo. Es biju nepazīstams zēns, kurš ne ar ko pasaulē neizcēlās. No šīs pieredzes mēs mācāmies, ka Dievs atbild uz to zēnu lūgšanām, kuri ne ar ko pasaulē neizceļas. Un tāpēc, ka viņš atbildēja uz šī zēna lūgšanu, viņš atbildēs arī uz manām un jūsu lūgšanām. Kad mēs šogad vērsīsimies pie Kristus pat tad, kad izjutīsim šaubas vai bailes, mēs iegūsim ne tikai ticību, bet arī brīnišķīgas pieredzes, un mēs darīsim varenus darbus. Mēs esam jaunieši no Klondaikinas bīskapijas Īrijā. Vai jūs izjūtot šaubas vai bēles, esat vērsušies pie Kristus? Es brīdi vēlos padomāt par to, cik plaša bija jauniešu programma dienā, kad Džozefs Smits iegāja šajā birzī. Ja jums būtu jāpasaka, cik plaša bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas jauniešu programma šajā dienā, ko jūs teiktu? Ja viņš būtu dzimis 150 gadus vēlāk, viņš būtu daļa no programmas, kurā ir miljoniem jauniešu. Bet ienākot šajā grupā pēc 200 gadiem, viņš būtu skolotājs. Jā, 14 gadus vecs skolotājs. 14 gadus vecs skolotājs. Tā vietā viņš bija 14 gadus vecs un viens pats, bet ne gluži viens. Jo viņš ieradās šeit un atklāja, ka mēs nekad tā īsti neesam vieni. Tas ir tik brīnišķīgi. Kad viņš ienāca šajā vietā, viņam nebija ne jausmas, kāda būs viņa nākotne, kādu ietekmi viņš atstās un par cik garīgi spēcīgu cilvēku viņš kļūs. Viņš bija tikai zēns, kurš tobrīd ne ar ko pasaulē neizcēlās, un tāpat ir arī ar mums visiem. Mēs nezinām, ko debes tēvs mums ir paredzējis. Jā, laba doma. Ja mēs ieklausīsimies prezidentā Nelsonā, mēs sapratīsim, ka esam dzimuši ar noteiktu mērķi un ka esam šurp sūtīti ar dāvanām laikā, kad tām ir jāsniedz būtisks ieguldījums valstības izvēršanā. Jā, man patīk doma par to, ka šajā dienā jauniešu programmā bija viens 14-gadīgs zēns. Un pateicoties tam, izplatās prieks tagad jau pasaules mēroga baznīcā. Tas viss pateicoties 14-gadīgam zēnam, kurš uzdeva jautājumu. Paskatieties, cik tālu mēs esam nonākuši. Viņš lika lietā spēku, ko guva, tāpat kā to gūstam mēs, ikdienu nometoties ceļos un lūdzot. Jā, laba doma. Mēs esam jaunās sievietes no Skotijas. Kā jūs jūtaties, apzinoties to, ka esat daļa no kaut kā lielāka? Sveiki, mēs esam no Birmingemas, Anglijas. Skatoties nākamo fragmentu, klusībā padomājiet par kādu brīdi savā dzīvē, kad esat sajutuši debesu gaismas staru. Don't be afraid, there's a star that's always lighting the way, and there's someone who can ease all the pain in your heart. Oh, you're not alone, doesn't matter how far you go, there will always be a hand you can hold, fear not.
you're scared of the shadows in your head. Wanna get out of your bed, but you can't, 'cause all you feel is weight on your chest and your shoulders, wondering when it will be over. There is someone who felt the way you feel and knows how he can heal your soul. He'll take all of the fears that you have and he'll hold you, and he will start to mold you. Oh, don't be afraid. There's a star that's always lighting the way, and there's someone who can ease all the pain in your heart. Oh, you're not alone. Doesn't matter how far you go, there will always be a hand you can hold. Fear not. Tā vietā, lai sūtītu mums gaismas stabu, tas kungs mums sūta gaismas staru. Vienu, tad vēl vienu un vēl vienu. Mums nepārtraukti tiek dāvāt šie gaismas stari. Visdrīzāk neviens atsevišķs gaismas stars nav tik spēcīgs un vai spožs, lai pilnībā izveidotu liecību. Taču kopā tie var kļūt par gaismu, ko šaubu tumsība nevar uzvarēt. Oh, don't be afraid. There's a star that's always lighting the way, and there's someone who can ease all the pain in your heart. Oh, you're not alone. Doesn't matter how far you go, there will always be a hand you can hold. Fear not. Arī mēs varam iegūt savu gaismas stabu, saņemot pa gaismas stariņam. Un šī gaismas staba vidū arī mēs atradīsim mīļoto debesu Tēvu, kas mūs sauks vārdā, norādot uz mūsu glābēju Jēzu Kristu. Don't be afraid. There's a star that's always lighting the way, and there's someone who can ease all the pain in your heart. Oh, you're not alone. Doesn't matter how far you go, there will always be a hand you can hold. Fear not. Man dārgie jaunie draugi, es tik ļoti priecājos šodien būt kopā ar jums. Man patika klausīties, kā prezidenta Frīmena un prezidents Lants no Svētās Birzes dalījās savās liecībās par glābēju evaņģēliju un baznīcas atjaunošanu. Es ceru, ka jūs jaunajā Džozefā varat saskatīt daļiņu sevis. 200 gadus vēlāk mēs viņu atceramies kā dižo atjaunošanas pravieti. Bet 1820. gadā viņš bija jūsu vecumā. Viņam bija jautājumi par reliģiju. Viņš šaubījās par savu stāvokli Dievu priekšā. Viņš raizējās un baidījās, tāpat kā daudz no jums. Un viņš ticēja Jēzum Kristum. Šī ticība viņam lika lūgt. Viņš vērsās pie Kristus, kurš viņu pacēla pāri viņa šaubām un bailēm. Vai iznākums nav pārsteidzošs? Tika atjaunota Jēzus Kristus baznīca. Tā ir augusi un izplatījusies zemes tautās, ietekmējot miljoniem Dievu bērnu dzīves. Tiek celti tempļi, sākumā 1, tad 2, tagad jau 100. Šis darbs turpinās, un tas viss aizsākās pateicoties 14-gadīgam jaunietim, kuram bija jautājums un kurš to uzdeva Dievam. Es esmu pārliecināts, ka 14 gadu vecumā Džozefs īsti nezināja, kas viņu sagaida nākotnē. Ne to brīnišķīgo, ne grūto. Taču viņš zināja pietiekami daudz, lai vērstos pie Kristus, ticētu un spērtu nākamo soli, tad nākamo un nākamo. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc man tik ļoti patīk šī gada jauniešu lozungs. Vērsieties pie Kristus. Tas jums palīdz saprast, ka, ja jūs vēlaties iegūt ticību, ir ārkārtīgi svarīgi skatīties pareizā virzienā.
Ar Jēzus Kristus spēku un gaismu jūs varat daudz skaidrāk saredzēt, kas jūs esat, kas ir Dievs un par ko jūs varat kļūt. Ja jūs raudzīsieties uz viņa gaismu, tad baiļu un nedrošības ēnas pagaisīs. Glābējs teica, griezieties pie manis katrā domā, nešaubieties, nebaidieties. Kā jūs varat vērsties pie Kristus? Ir daudz veidu. Šodien es pievērsīšos diviem. Abus ataino divas mazas lietas, ko es vienmēr nēsāju savu kreklu kabatā. Viena no tām ir man tempļa apmeklējuma rekomendācija. Tā man atgādina par derībām ar Dievu. Es ceru un sagaidu, ka katram no jums ir tempļa apmeklējuma rekomendācija, un ka jūs to augstu vērtējat, pat ja jums tuvumā nav tempļa. Es ceru, ka jūs dodaties uz tā kunga namu cik vien bieži iespējams, lai tiktu kristīti un konfirmēti. Taču tikpat svarīgi, kā doties uz templi, ir uzzināt, kāpēc mums tie ir. Kāpēc mums ir tempļi? Tempļi ir skaistas un mierpilnas ēkas, taču tajos ir kas vairāk. Tajos jūs varat sazināties ar debesu Tēvu un Jēzu Kristu, noslēdzot derības un palīdzot citiem saņemt tās pašas svētības. Kalpojot templī, jūs varat sajust, ka esat mūžīgas būtnes ar mūžīgu nolūku. Šodien es stāvu netālu no Soltlaikas tempļa. Kā jūs iespējams zināt, to pašlaik remontē. Šis tā kunga nams tiek atjaunots, lai kļūtu vēl skaistāks un stiprāks, un izturēt zemestrīces un vētras. Šī tempļa atjaunošanas darbi ir aizņēmuši ilgu laiku. Ir jāpieliek daudz pūļu, lai to atkal sagatavotu svētajai kalpošanai. Zināmā mērā mēs ar jums nedaudz līdzināmies šim templim. Kad mēs vēršamies pie Kristus un sekojam viņam, mēs visi esam nepabeigta darba stadijā. Mēs ikdienu varam pilnveidoties, ko mēs saucam arī par grēku nožēlošanu, un to darot, mēs varam nostiprināt savu garīgo pamatu, vairot, spēju kalpot un būt gataviem visam, ko nesīs nākotne. Otra lieta, ko es turu savu kreklu kabatā, ir brošūra jauniešu spēkam. Es ceru, ka jums ir pašiem savs eksemplārs. Es ceru, ka jūs to bieži lasāt un runājat par to un tās satura ar saviem vecākiem un draugiem. Šis iedvesmotais ceļvedis izvēļu veikšanai nodrošina to, ka jūs atzīstat, ka Jēzus Kristus ir jūsu spēks. Man dārgie jaunie draugi, jūs varat paļauties uz Jēzu. Viņš ir jums līdzās. Šī ceļveža otrā pusē jūs atradīsiet svēto rakstu pantu, kas ir ņemts par pamatu šī gada jauniešu lozungam, jo tas kungs Džozefam Smitam un Oliveram Kauderējam teica: griezieties pie manis katrā domā, nešaubieties, nebaidieties. Bet atcerieties, kad jums ir jāpieņem svarīgi lēmumi, vērsieties pie Kristus. Kad jūs kļūdāties, vērsies pie Kristus. Kad jūs jūtaties jautājumu un šaubu nomākt, vērsieties pie Kristus. Kad jums ir bail, vērsieties pie Kristus. Jā, mēs dzīvojam pasaulē, kas var būt satraucoši un biedējoši, bet nebaidieties, esiet drosmīgi. Jūsu pusē ir Jēzus Kristus, pasaules gaisma, pasaules glābējs. Viņš ir gatavs jums palīdzēt. Tāpēc vērsieties pie Kristus katrā domā. Viņš jums palīdzēs paraudzīties uz savu dzīvi no augstāku skatu punktu. Viņš mums palīdzēs saprast, kas jūs esat, un ticēt tam, ka jūs sagaida brīnišķīga nākotne. Man dārgie jaunie draugi, Jēzus Kristus ir jūsu spēks. Jūsu debes Tēvs jūs mīl. Jēzus Kristus jūs mīl. Es jūs mīlu. Šī ir mana lūkšana un svētība katram no jums. Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.